Ir divas ziņas, viena laba, viena slikta. Sākšu ar slikto. Ūdens sakā nebūs, vismaz tādā mērā, kādā es to vēlējos. Meistars pateica, ka ir sākuši kustēties grodi, respektīvi viņi ir katrs aizgājuši uz savu pusi. Un ja viņš sāks tīrīt taku, ņemt ārā grunti, tur mainīt visu pamatu akai, tad ir liela iespēja, ka tie grodi aizies katrs uz savu pusi un tur vispār vairs nekas nebūs. Otra lieta ir tāda, ka viņš teica, ka man ir ulmaņu laiku aka. Nu, vismaz ulmaņu laika grodi, jo es neticu, ka tā ir ulmaņu laika aka, jo šī māja ir celta kaut kādos 50. gados. Un viņi ir šauri. Cilvēks es tur iekšā netiktu, bet viņš teica, ka viņš tur iekšā tiktu, bet nu, tas arī pieliekties neko nevarētu. Un iztīrīt ir tik, cik izņemt vienkārši gružus, kas tur ir iekšā sabiruši. Un viņš tad man piedāvāja, ko parasti šādās situācijās dara, respektīvi, lai palielinātu ūdens daudzumu un lai izlabotu kaut kā to situāciju, tad vienkārši akā ietais iekšā spici. Un tas viss kopā man izmaksātu 900 līdz 1000 eiro. Ja ņem vērā, ka tā aka man ir kopīpašums ar kaimiņieni, un viņi pat negribēja ieguldīt akas tīrīšanā, cik tur no sākuma viņš teica 300 eiro, bet tagad viņš redzēja, ka viņš šauri tur neko baigi iztīrīt nevarētu, tas būtu 150 eiro. Tad, kur nu vēl 900 eiro? Tad sanāk, ka man ir divi varianti. Vai es pats ieguldos, atjaunoju to aku. Otrs variants ir, ka es vienkārši uztaisu sev atsevišķu spici vai urbumu, 3-5, cik tur tiem 1000 maksā, vai ne? Bet tas vismaz būtu mans, un man vairs nevajadzētu pārdzīvot, ka kāds tur kaut ko izdara vai neizdara. Jā, tā kā es tagad domāju vienkārši, tā kā mans spainis ir, es nopirku spaini, es vienkārši piesēšu striķi vai ķēdi, un es vienkārši smelšu ūdeni spainā ārā. Kas man cits atliek? Un labā ziņa pašlaik man kurās krāsnes, kamēr kurās krāsnes filmē šo video, bija atbraucis skursteņas lauķis, iztīrīja skursteni, iztīrīja krāsni, un kurās, un gaida, ka būs silts. Bet ar to arī interesants stāsts ir, jo man nav pilnīgi nekādas saprašanas par krāsnīm. Es vispār, arī kurinājus viņas tur baigi neesmu, man nav nekāda pieredze. Un es domāju, ka vienkārši tā kā tur nāca dūmi gar tiem podiņiem, gar tām šuvēm, man šķita, ka vienkārši tur vajag aizlīmēt ciet. Es nezinu, lai tie dūmi tur nenāk ārā. Bet izrādās, ka vajadzēja izsaukt tikai skursteņu slauķi, lai iztīra krāsni, lai tie dūmi varētu iet ārā pa skursteni. Bija tāds viens meistars, kurš man piedāvāja atbraukt, paskatīties un sastādīt tāmi pa 60 eiro. Es īstenībā no sākuma piekritu, jo, kā es minu, man nav nekāda saprašana, bet viņš neatbrauca. Es tā viņu gaidīju, viņš tur ir pie Sālspils, tad viņš ir Rīgā, un tad viņš brauc, es beigās viņam pateicu, visu var nebraukt, un es tev vairs negaidīšu. Un viņš teica, bet es jau esmu ceļā. Sorry, vecīt, ja mēs tiekamies 10. un jau tu 11. vēl kaut kur brauc, diemžēl es pateicu, ka man tas vairs nav aktuāli, un tad es sāku meklēt citus meistarus. Un cits meistars, es viņam nosūtīju bildes, izstāstīju problēmas, podiņkrāsnes.lv, man liekas, vai kā. Un viņš man pateica vienkārši, ka vecīt, es tur nebraukšu, tev meistaru nevajag, tev vajag skursteņu slauķi. Un liels respekts tam meistaram, kurš to pateica, jo es atkal, protams, ka viņš varētu atbraukt, paņemt tos 60 eiro un pateikt, ka man vajag skursteņu slauķi, vai ne? Tā viņi varētu izdarīt mierīgi, Bet redz, viņš saprata uzreiz, kas pa lietu ir, Un skursteņu slauķi es sameklēju skursteņu slauķu biedrībā. Es vienkārši iemetu Googlē certificētu skursteņu slauķi. Pirmā lapa, kas tur bija, tā bija apmetnieku brālība. Un pirmais skursteņu slauķis, kurš tur bija no Sālspils. Tā kā Sālspils un Dolsala nav tāla. Kāda runa? Piezvanīju, sarunājām, atbrauc. Bet kā mums gāja, es te nedaudz nofilmēju, viņš man atļauj pafilmēt, rekudi. Ir tāda lieta, ja tev patīk aktīvā atpūta, piesako Gvido Instagram kontā. Viņa šī gada apņemšanās ir ar velosipēdu nobraukt 1000 km 7 dienās no Nicas līdz Parīzai. Un to visu viņš publicēs savā Instagramā. Tā kā jāpiesako. Jā. Te nekas neāpot, nefunkcionē. Kādam, ko nozīmē nefunkcionē, te ir jātaisa vaļā. Es pieļauju domu, ka pakāvi ciet.
Viņi ir līdz augšai, vai arī šitais te pievads ir galīgi ciet, nekad nav tīrīts, un tāpēc arī vilkums nav. Jo savādāk, bez tā te nekas nebūs. Pakāle šī pusē pieejama nav. Te ir jāuztaisa lūciņa, un tikai tad mēs varam kaut ko domāt par kaut kādu rezultātu. Savādāk šeit nekā nav, viņa neelpo. Un tagad velk it kā bišķiņ. Jau ir pūši iekšā, tad jau ir uz pareizā ceļa. Vismaz sāk elpot. Šitais ir neatbilstoši, jo viņš ir krietni zemāks nekā viņam būtu jābūt. Viņš ir pa zemu. Viņam būtu jābūt vismaz koris līmenim, ja ne bišķiņa augstāk. Tā kā tur nekādas normālas lietošanas nebūs. Vilkme ir viss kārtībā, tad mēs varam tagad tīrīt pārējo krāsni. Ar kaudzi. Ļoti tīra krāsnes. Cik bieži jātīra krāsnes? Ja es vasarā tikai kurinu, piemēram. Tīrīšana jāveic ir reizi gadā. Reizi gadā. Un tad pie tīrīšanas mēs jau arī redzam, kādā stāvoklī tas viss ir. Mums jau tagad moderni ir putekļu sūcēji un tā. Bet par cik mums elektrības te nav, tad mēs tā pa sentēlu metodēm. Klasika. Tā, tagad mēs pavīdīsim šito dīvānu bišķiņu malā. Ir pilns komplekts. Un cik daudz viņi ir jākurina, lai viņi atdot
to, ko viņi spēja gadot siltumā dēļ. Ar vienu kurtuvi, domāju, ka viņai nepietiks, bet jāskatās, kas ir ar 2 kurtuviem. Sasils dos kaut ko pēc kaut kādām stundām, 2, 3, tad viņi sāk sadot to savus siltumu. Jūs teicāt, ka šitā krāsnes ir īpaša, jo te ir kas? 8 kanāli vai? Viņai ir, es tik galā vēl neesmu ticis, bet viņai ir 7 vadi. 7 vadi. Jā, šitā krāsnē. Kas ir vadi, pastāstiet lūdzu? Krāsnes sastāv no 7 dūmējām, tā būtu pareizāk teikt. Pirmais ir no kurtuves, ir lielā eja šeit pa apakšu, viņa iet līdz šejienei, tad viņa iet uz augšu, tad nāk uz leju, šeit atkal viņa iet uz augšu, tad šeit nāk uz leju un aiziet tur tajā istabā jau šeit. Te ir kārtējā lūciņa, kur viņa atkal nāk uz leju, šeit atkal met cilpu un aiziet iekšās kusteļi. 7 reizes augšu uz leju, 7 vadi. Nu tā ir, pareizāk teikt. Reiz jūt, ka nāk ārā vējš. Viņš bišķiņ, par cik viss ir krāsnes ir vēsa un kustens ir augsts, tad gadās, ka viņam nāk vilkme iet uz otru pusi. Viņš iespiež iekšā. Nu, tā mēs gadīties. Tā. Pārējo mēs tagad dabūsim visu no kurtuves. Šito taisīsim ciet. Pavisam cits darīšanas. Valk, jā? Un kā vēl? Šito te pēc tam var to lielam izņemšu. Pārējais, ja kurā gadījumā te būs vajadzīgs krāsnes kruķītis ar tādu tā kā kasīklus, ja, lai varētu, kaut kas jau ir vispār. No šito te, jā, no turienes pavilkt laukā un uz šito pusīti, viņš jau te kaut kāda daļa sakritīs restīties iekšā, jā, pelnbirdē. Un tā mēs to izņemsim laukā visu. Tātad kurināšanas process kāds ir. Tad, kad mēs iekurinām durtiņās, jā, pagaidām, kamēr viņš iekurās tā labi, un tad mēs varam durtiņas taisīt ciet un vērt vaļā šeit apakšu, jā. Apakšā obligāti jābūt ir vaļā, lai būtu gaisa padara uz kurtuvi. Malka var labi sadegšanas process būt pilnvērtīgs. Kādā tvana gāze rodās? Tvana gāze rodās no tiem, pašās beigās ir ogles deg, tā zilā liesmiņa, kas ir, jā. Tā ir tā saucamā tvana gāzes liesmiņa. Un nekādā gadījumā nedrīkst taisīt šīberi ciet pie viņa, vispār pie neizdegušām oglēm, kamēr ogles vēl tur gailē un ir vēl aktīva tāda darbība, ja? Nedrīkst, jo tad izdalās tā gāze un tvana gāze principā ir bez smaržas, viņu nejūt. Un vienkārši cilvēks sēdējās, aizmiega pie viņas un vairs nepamožās. Nu, rekārt mums ir ļoti laba vilkme. 90 grādos liesma iet projām. Ideāls rādītājs. Ir pienākusi diena, kad iekursim krāsni pirmo reizi,
es nemelošu, 20 gadu laikā. Aiziet! Problēma tāda, ka šeit ir baigi lielai gabali. Bet varētu būt ok. Vēsturisks skats. Sen šāds nav bijis. Tā jau viss ir forši, tikai paskatieties, kas par nekārtību ir palikusi. Es paņēmu līdzi putekļu sūcēju, man ir arī benzīns priekš ģeneratoru, jo beidzās tur iepriekš. Bet ārā līst. Un ģeneratoru lietu. Saliku iekšā vēl malku, izkurināsim 2-3 šādas krāsnes. Pastīsimies, cik silta būs krāsnes, varbūt vajadzēs vēl, varbūt pietiks. Nav mērķis arī pārkurināt, jo man tāpat vakarā jābrauc mājās būs, un tāpat nebūs laika gaidīt, kad viņi tur izdegs, tāpēc pārkurināt nevajag, un tas arī nav veselīgi. Vēl kas ir praktiskā zāle, sēklas. Es domāju, te mēs varētu iesēt. Nē, te jau saugušas tās nezāles. Es nezinu, kā viņas sauc. Kā šīs sauc pastāstīt, bet šīs ir pa visu dārzu. Un man viņas reāli kaitina, jo, ka pļauj, tur viss smird, nu tāda nepatīkama smaka. Tāpēc es te domāju sasēt. Un, draugs, pusdienas es te sasēju. Te bija tieši tāpatās kā pie mājas. Bet paskatieties, cik smuka tagad. Nu labi, protams, nav mauriņš tāds ideāls, ja? Bet paskatieties, kā zālīte jau ir izaugusi. Un te arī ir tās, ja? Bet ja padomā, ka viņas te bija visur, un tagad es sasēju zāli, un tagad pārsvarā ir zāle, tāds plats plāns tad ir pie mājas. Un tur, ja? Tur arī, ja? Redzat, kā krāsa atšķirās, tas viss ir tās nezāles. Tā kā lēnām, bet zāle baigi dārgi maksā. Tas viss. Tas maiss maksāja 50 eiro, 10 kilogramu. Es, protams, neesmu meistars, tāpēc nekomentējiet, cik es nepareizi to daru. Es zinu, bet apmēram tā izskatās, un es ceru, ka ieaugsies tāpat kā tur, kur es rādīju. Par šito vietu gan es nezinu, ko ar tur darīt. Moši jums ir ieteikumi, kā ar šo cīnīties, jo zāle te neaug, te aug tikai šitās te. Es pat nezinu, kas tas ir. Kurās? Nu, redz, kā laicīgi es iesēju zāli. Ārā sāk līt, kamēr kurās krāsnes es te montēju arī to video. Jo es pateikšu, kā ir. Es esmu nofilmējis jau 3 video. Es nofilmēju par Lielddienām Spānijā, kā Spānijā svin Lieldienas kā Latvijā. Es nofilmēju video par to, kā es pārcēlos uz Spāniju. Un tagad es nofilmēju video par Skursiņklausu, un tagad es visu to montēju. Un vienmēr sakot, nav laika samontēt. Tā jau man ir uzfilmēta 3 video, kur es filmēju vēl jau 4. un tā. Un kad es to samontēšu? Nav laika, tāpēc filmēju video, paralēli montēju video, viss notiek vienkārši. Es sagatavojos jau uz ilgu laiku, man ir kafija, maizītes, dators, viss tikai nav elektrība. Tā kā es nezinu, cik ilgi es izvilkšu. Ja beigsies datoram baterija, tad es nezinu, ko es te darīšu. Jā, tā kā ārā līst. Ejam pastīties īstenībā. Vai krāsnes jau silta? Es te neko neesmu izdarījis. Jo, bišķīt jau ir silta. Otrā pusē.
Nu, minimāli. Tā kā, jā, vēl tur kurās. Es vēl tur bišķi pieliku. Bet es jūtu, ka tas pasākums ir uz ilgu laiku. Kā jā, es varēšu vienu video samontēt. Šī tad varētu laikam būt pēdējā partija, jo te jau ir vietām karsts. Gandrīz, ka roku nevar pielikt. Bet dažās vietās viņi ir tad, piemēram, ļoti karsts ir. Interesanti. Dažās vietās ir galīgi augsts. Šeit ir galīgi augsts. Nu, tā kā galīgi augsts. Beidzās aķis. Ejam pastīties. Bet krāsns jau ir vienmērīgi iesilusi. Un ja mēs paskatāmies šeit, ko mēs redzam? Jā, palikuši tikai ogles. Tas nozīmē, ogles izdegs, varēsim likt taisīt šīberciet. Nu jā, es nevaru. Vienā ir, nu tā kā normāli, nu tu vari pieskarties, nekādas problēmas. Tur, nu jā. Var jau just efektu. Tagad jau apmēram vienmērīgi. Bet, ja godīgi, es sapratu, kāpēc tur piedega, jo tas ir kaut kāds punkts, kur vienkārši ir viskarstāk. Ja tu salīdzini šeit, nē, bet šeit ir viskarstāk, nu tā kā, nu, krāsnes īpatnības. Bet, nu, nāk siltumiņš nāk. Ir pagājuši 4 stundas, tad apmēram 4 stundas vajag, lai izkurinātu krāsni. Šīberi gan vēl nevar taisīt ciet, jo ogles nav izdegušas, bet nu, efekts jau ir jūtams. Tātad aiztaisīt durvis, lai te paliktu kaut cik silti. Nu, jūtu, jā. Un, nu, jā, ne. Es necerēju, ka šī krāsnes vēl strādās bez remonta. Vajag tikai atrisināt kaut kā elektrības jautājumu. Nu, redz, kā sanāk no 3 lietām - elektrība, ūdens un krāsnes, ja? Man sanāk tikai viena krāsnes. Bet arī labi. Nu, vismaz es te nesūdzos. Ir doma dabūt tādas portatīvās spēkstacijas, kur var pieslēgt elektroierīces. Man šķiet, viņš saucās EcoFlow, ja? Tur vienkārši ir rozetes, tā kā powerbanks ar rozetēm, un tad tu var pieslēgt, un tad tev viņš to datoru vai kaut kādu lampu arī var uzturēt kaut kā. Un es domāju, šovasar ar to vajadzētu arī pietikt. Un tad jau skatīsimies, kas tālāk ir. Nu ko? Paldies, ka skatījāties šo video. Čau!